kā pujeku pirmā spēle! Jo, FK Puika pirmā spēle šeit spēlē pret FK Lielu 2. Bišķi uztraukums, bet nu gan jau sajies. Maucums ģēktuvēm. Ralf, kāds rezultāts prognoze? 5-0 pārbrauksim pāri. 5-0 mēs uzvarējām. Brīdīt ielaidīšanu kādu? Nē, nevienu? Kāds sajūtas pirms spēles? Normāli. Kā sagatavojies šajai spēlē? Gulēju, pamodos. Kā spēlē sagatavojies? Ģērbies jauniem. Nu, un tavs solis nevēl taču. Kaut kā mesīšana kapās? Jā, mesīšana. Tā, kroči, mums pirmā spēle. Es ceru, ka mēs obligāti uzvarēsim. Un jo man ir rīt dzimšanas diena, es ceru, ka tā būs labākā dāvana priekš manis. Davai, tad pa sastāvu uzreiz pastāstīšu. Tad davai Brīdis vārtos, pa labi aizsardzībā Valpuša. Centra aizsargi Roģa un Kikijs. Tad Markus pa kreisi aizsardzībā. Centrā Koķa, Danis un Anža. Un tad trīnieks uzbrukumā Denis pa labi, pa kreisi Ralfs un uzbrukumā Rolands. Davai, čai, davai! Nu ko, aiziet, sākam spēli. FK Puika pret FK Lielu 2. Un uzreiz pirmais uzbrukums Kotovam ir 5 miljoni gadu, lai izdomātu, ko darīt. Viņš padod Danim, Danis nomet man, un tālākais jau visu izdara kā vajag. Īzi jāpada vārdsargu un prost devītniekā. Nu, jūs jau zināt, ka es esmu boss. Ļoti labi sākam spēli. Pretniekiem nesnāk saglabā bumbu, Roģa pacīnās labi, izcīna bumbu, Denis ar bumbu, uj, nopļauj. Ralfiņš ceļ, un Anža ar savu lielo galvu ideāli uz autu. Ļoti labi, Anža, ļoti labs īdiens. Rodions atkal bumbu, dod piespēli Denisam, bet Denis pieņem viņu uz 12 kilometriem, tāpat kā pretnieks. Es nogružu vienu, apadu otru, iedodu Anžam, un Anža jau visu izdara kā vajag. 2-0 pēc jau 10 minūtēm kaut kur. Ja es domāju, ka es nerādu pretinieku moments, nē, reku viņi izspēle no centra, viņi saspēlēs savā starpā un būtiski pēc sekundēm 15 mums ir atpakaļ bumbu. Danis iedod man ģeniālu piespēli, es eju 1-1, bet nošvilpu offside. Bet jūs redzat, ka te nebija aizmuguri. Bet ceturtajā līgā būs 1-5, mums ir jāpierod pie tādām situācijām. Ērgļāts, tieši tā, saka Roļa. Valča kļūdās. Pretniekiem ir iespēja kaut ko izveidot, bet mūsu aizsardzība no visām pusēm saspiež un neko neļauj izdarīt. Un pat nopelnam dzelta no pretiniekam. Vēl viens uzbrukums, FK Lielu 2. Kiki aizsūta pēc pivīša piespēle, bet paveicās kā pa stīpu piespēle. Anža nepamana vienu pretinieku, viegli. Atpiet otru pretinieku, ļoti viegli. Un piespēles labo malu Valčam, un Valčam jau jāšauj iekšā. Un gandrīz savos vārtos, paveicās. Atcerieties pirmo golu, reku jums atkārtojums. Koķam atkal ir daudz laika, lai kaut ko izdomātu. Atkal piespēle Danim, Danis atkal dod piespēli man, un 3-0. Paldies vārdsargam, ka atcīt vārtos, bet nu, gadās. 3-0 turpinam. Spēnojos, Anģa nospēlē sieniņu ar Dani. Te rikošetiņš ļoti labi paveicās. Es iedodu Anģam un Anģa. Ai, Anģa, kā tu neiesi šito, Anģa? Es nezinu. Ralfiņš, sots sitiens. Un būs. Jau, kas tas tāds bija? Ralfiņš apzog pretinieku, dod man piespēli un nesaka savu labo kāju. Uj, šito dzēšu tagad. Šits mans mīļākais moments no spēles pazaudēt šitaku un aizsūtīt pretinieku uz veikalu. Pasēties vēlreiz. Ai, nu un te atliek tikai skriet, aiziet Roļa, skrienam. Liekam zem kreisās un... Ai, labs vārdsargs, šoreiz labs. Mēs turpinam spiest. Markus savada pretinieku, iedodas Denisu. Denis veido 1-1, aiziet stepoverīši, jājā centrējums. Un labi pagarina pretinieks. Jūs domājāt, ka es uztaisīšu komandu un būšu slikts spēlētājs? Smējieties. Boss māk spēlēt. Un šeit laba piespēle gaitā no pretinieka Valčam un, pokerīts Roļik, aiziet 4. Ai, nu labi, viss moments neiztīs Ralfiņš arī neiesit, jo
Viens no retajiem pretinieku uzbrukumiem un... Oi, gandrīz 9. Nu un tā principā mums arī beidzas pirmais puslaiks. 4-0. Viss ir ļoti labi. Vienīgi jūs mēģināt visu laiku uz priekšu. Nav jēgas. Mūsu uzbrucēji arī piekūs, viņi nav mašīnas. Pabumbojam uz vienu pusi, nav kam atdot, uz otru, lai viņi paskraida. Pa 3 goliem vajag. Sponsorēts? Jā. Pringles uzrakstīt man. Čipšu spaidām treneri paklausījām, var sākt otro puslaiku aiziet. Un uzreiz pretiniekiem sods, bet Brīdīts visu kontrolē. Viss kārtībā. Es te uztaisu vienu no vienīgiem sprintiem pa spēli, pārbaud starp kājām pretinieku, taisam ciet mājiņu draudziņu. Uj, un apadu otru meklēt piespēli iekšā, bet nu neprecīzi. Ne visu var izdarīt labi, zini kā. Šeit Markus ļoti labi apada, atrod Ralfiņu un tas jau šau gar vaktiem. Dod! Uj, tuvu, centimetri pietrūk. Nu, pēc šīs teicu, roļamaini mani nospiekus un man līdz vēl atnāca 4 spēlētāji. Un uz laukumu tagad nāk Dominiks, Matīs, Toms Baškvits, Ilja un Rainers. Rainers uzreiz sit pa vāktiem, tiek nobloķēts un pretinieki var iet pretuzbrukumā. Te bija roka, bet nu tiesais neko neierauga. Šeit vajadzēja būt sarkanai, bet tikai tāpēc, ka draudzības spēle bija dzeltenā. Kā arī pretinieks no neveiksmīga kritiena izmežģīja plecu, bet mēs kā komanda novēlam viņam ātru atgriešanos un turies vecīt. Pēc šī momenta arī bija tur drāma uz soliņa, gandrīz mūsu treneris sakāvās, bet viss kārtībā. Kikijs iziet caur vidu, dod piespēli uz Tomiņu, un Tomiņu, nu var teikt, nogalina uz brītiņu. Sodiņš no Markusa centrējums, kaut kāda putra tur notiek. Sodlaukumā nesaprotams, kas notiek, bet pretniekiem atkal ir bumba, viņi sit ārā, un to jau Toms. Vienkārši babār! Labs Tomiņ. Ko domājat par spēli? Ļoti labi pagaidām viss. Viss taktiski vēl vajadzēs parunāt pēc tam, bet tā kopsumā, zinot to, ka mēs pat pie tās taktikas neesam strādājuši, viss ir ļoti ideāli. Mums vienalga kāds rezultāts, mēs gribam vēl gols. Koķi iedot Valteram 1-1 un valča, ai. Viņš aizspēlējamies uzbrukuma, aizmirstām par aizsardzību un pretniekiem izveidojas bīstams moments. Bet nu viņi netrāda, tāpēc viss safe. Šeit Markus strīdās ar tiesnesi, sakot, ka bija ļoti liels offsides un par to tiesnesis iedeva sodu. Es nezinu, vai par runāšanu dot sodu, bet nu labi. Kā saka, bumba nemelo un notiek šīs ļoti labi. Un mēs skrienam pret uzbrukumā. Aiziet Dominika, ko izdarīs Dominiks? Apgriežas un pazaudē bumbu. Labi, Dominika, labi. Pretnieks izmet autu, bet ļoti slikti tieši Mīļo kājās. Un Koķiks ar bumbu. Un ko viņš darīs, vienkārši skatāties. Āja, uzliek zem labās. Aiziet vēl uz priekšu sitiens un 6-0. Ļoti vienkārši. Paskatāmies vēlreiz, jā, tālajā ieripina. Ļoti labi. Jo vairāk viņi runās, jo vairāk goli būs. Mēs ar spēlēšanu viņā runāšanu. Jau roļa nedabū pa tikai. Jā, pēc mūsu treneru runāšanas var redzēt, ka kāds 4 sarkanās moši viņam būs šajā sezonā. Bet te Ilja ļoti labi nomaina malu uz Tomiņu un Tomiņš davai pušečku Tomiņu. Ai, nu, bija ok. FK Lielupi iet uzbrukumā, atstājam ļoti lielu zonu, kur ir Valters, nezinu. Bet Brīdīts. Tā kā Nojers labākajos gados. Rainers no talma, bet nosit kādu putnu. Bet tas nekas, viņš mēģina vēlreiz 1-1. Vārds ar sacīt. Šajā brīdī vienkārši jau visi gribēja ies uz golu. Šeit arī Ilja sit, bet Vārds ir tomēr vārtos. Gribas pateikt lielu respektu Tomiņam, izgājis laukumu priekšā, aizmugurā strādāja. Un šeit vēl pagrūž. Jau treneris dusmīgs, jau. Palika burtiski minūtes 2, reku jau sāk kraut krampis, sen nav spēlēts, saprotams. Paldies Koķikam. Koķiku nomainam nost. Redzot, roļieki ne tikai treneris, bet arī daktars un psihologs. Nu, un viss kaut kas viņš tur ir, karoči, fujeks beigais. Nu, reku pēdējais uzbrukums šajā spēlē, bet Brīdīts nolas piespēle, un tā arī beidz pirmā FK fujeks spēle 6-0. Kā ir? Labi. Nemaz nav nosvīduši. Nu jā, viegli šodien. Labi spēle. Viegli. Domāju, vēl sprintus viņiem vajag bišķīt paskatīt. Jā, dažu Roģi sprint. galīgi nav piekusis. Manā laikā tā nebija. Ralfiņ, pa mazu ciparu pateic. Laikam vajadzēja šis saistām. Viss bija ļoti liela maliči. Taktiski vēl, protams, parunāsim. Es pastīšos gan video, gan visu, gan pie stūra sitieniem vēl pastrādāsim, pie tā nav strādāts. Bet tā kopsumā viss ir ļoti labi. Pašatdev bija ļoti superīgi, es tev teiktu, paldies jums par dāvanu. Viss, vērtam ko teikt. Labi!
Ar uzvaru, Čaļī! Varētu kustīs, ko tu iemācījies. Nu ko, pirmā spēle novedīta? Diezgan vienkārši teikšu, vai ne? Easy. Nākamā spēle pēc 2 nedēļām. Paldies, ka skatījāties un tiekamies nākamajā video. Atā, parādiet tā. Atā!